Kā atbrīvoties no programmas Es nemāku dziedāt? Jā, tā ir zemapziņas programma, kuru mēs esam katrs kaut kādā brīdī saņēmuši, tie, kam tāda ir. Tie, kam ir programma Es māku dziedāt, vai es labi dziedu, vai man nav bail dziedāt, vai man nav kauns dziedāt arī, ja es nemāku. Jums ir izskaties laimīgā loze, taču ļoti daudziem cilvēkiem, ieskaitot man bija tieši tāda pati programma, kuru man nācās izstrādāt ārā, ka es nemāku dziedāt. Un lai cik labi es beigās arī pat iemācītos un varētu, man vienalga visu laiku bija sajūta, ka es nemāku, vai nevaru, vai nedrīkstu dziedāt, tāpēc, ka ir kaut kas iekšā pretojās. Un tā ir mūsu zemapziņa, kas sargā mūs no izmaiņām, sargā mūs, lai mēs nesāktu dzīvot dzīvi citādāku. Un priekš zemapziņas tā ir ļoti laba lieta. Viņa strādā ar pozitīvu uzdevumu. Viņa ir saņēmusi kaut kādu programmu agrā vecumā mums, ka mēs nedrīkstam dziedāt, vai nevaram, vai nemākam. Un viņa dara visu iespējamo, lai mums nekas nemainītos, un mēs tieši tur arī paliktu. Tāpēc, ka tur ir droši, tas ir viss zināms, zemapziņai nepatīk mainīties. Taču, ja kaut kādā dzīves brīdī mēs tomēr saprotam, ka mums tas traucē un gribam kaut kur tikt uz priekšu, un tā kā balss ir saistīta ar mūsu izpausmēm, tas, kā mēs lietojam savu balsi, cik daudz mēs viņu izmantojam vai neizmantojam, un ko mēs ar viņu iesākam, un kā mums tā liek justies, tad, kad mēs viņu izmantojam, tīpaši dziedot. Tas saistīts ar ļoti daudz emocijām, un tā kā balss ir iebūvēts instruments mūsu ķermenī iekšā, tad viņš ir saistīts ar pilnīgi visu mūsu organismu, mūsu domām, emocijām, sajūtām, psiholoģiju. Līdz ar to, tāpēc var būt tā, ka balss var pazust uz nervu pamata no lieliem traģiskiem notikumiem, no lielām kaut kādiem pārsteigumiem, negaidītiem pavērsieniem dzīvē, no liela stresa, no bailēm. Jā, balss var aiziet ciet, viņa var pazust, mēs viņu nevaram izmantot kādu laiku vai vispār nevaram izmantot. Jā. Pēc lielām kaut kādām traumām, pavisam milzīgām, var tiešām būt tā, ka balss vienkārši nestrādā un neviens netiek galā, un pat vokālai pedagogi nezin, ko iesākt. Tas ir tāpēc, ka virspusējā līmenī šo problēmu vairs nevar salabot, ir viņa jālabo jau zemapziņas līmenī. Katram ir sava konstrukcija un savs veids, cik viegli vai grūti no šīs programmas ir atbrīvoties, jo tad, kā jau es teicu, zemapziņa mūs aizsargā, viņa bloķēs visādas iespējas, viņa mums radīs pretestības sajūtu, viņa mums radīs, nē, to es negribu, nē, tur es neiešu, nē, to es nedarīšu. Tas tikai tāpēc, lai saglabātu šo programmu. Un ja programma ir Es nemāku dziedāt, tad viņa radīs visu iespējamo, lai tu nekad nesāktu dziedāt. Taču, ja tev sirdī dvēseles aicinājums ir, un tu jūti, ka tas tev traucē un bloķē izpausties un brīvi justies, jo balss ir mūsu izpausmes veids, un tātad, ja mēs neatļaujam sev lietot balsi, mēs viņu neizmantojam, mēs neesam ar viņu sadraudzējušies, mēs nejūtamies, ka mēs drīkstam viņu lietot, ne tikai runājot, bet arī dziedot, tad, protams, ka mēs bloķējam veselu lielu daļu ar mūsu izpausmēm, ar mūsu personības izpausmēm. Mēs bloķējam ļoti daudz lietas, par kurām mēs pat nenojaušam, kādas sajūtas un kādas emocijas, kādu iekšējo brīvību un piepildījumu mēs varētu just tad, ja mēs savu balsi izmantotu pa pilnam, uz visiem 100%, uz pilno potenciālu. Un tikko bija saruna ar vienu dāmu, kuru visu mūžu ir dziedājusi tikai vienīgi galvas reģistrā vai pazinusi tikai galvas reģistru, un tikai runājot par krūšu reģistru un par ļoti skanīgas un jaudīgas iekšējās balss sajušanu, kas nāk caur dziedāšanu, piemēram, krūšu reģistrā, kas ir ļoti skaļš un skanīgs reģistrs. Viņi saka, ak, Dievs, tu tikai stāsti, un man jau skrien skudriņas, man visi iekšā sāk trīcēt. Tā kā ir sajūta, ka es to gribu, bet tev šalakā, ak, Dievs, nē. Un Latvijā tā ir ļoti izplatīta lieta, tīpaši starp sievietēm. Ļoti daudzas sievietes izmanto tikai savu galvas reģistru, ne tikai dziedot, bet tikai runājot. Un mums ir vesela daļa mūsu balss aparāta, mūsu sajūtu un mūsu skaņas, kuru mēs vispār nekad mūžā neesam izjutuši. Un tā ir daļa mūsu, kuru mēs vienkārši pat nepazīstam, nezinām un neesam nekad vispār sastapuši. Un tas mirklis, es varu no personīgas pieredzes pateikt, tas mirklis, kad tu iepazīsti sev balsi citā veidolā, nekā tu līdz šim to esi zinājis. Tu atver jaunas pļavas, pa kurām tu ar šo balsi vari skraidīt un dejot. Tas brīdis ir maģisks. Es pati, tad, kad atklāju un sāku vērt vaļā savu krūšu reģistru un augstās notas krūšu reģistrā un ieskandināt viņus, man liekas, ka es paliku vēl 5 reizes jaudīgāka iekšā un pārliecinātāka par sevi. Es sajūtu to savu jaudu, to savu power. Es jutos ar angliski tāds empowerment, ja, tas nav iedrošinājums, bet tas ir tāds sava spēka apzināšanās, ja. Es sapratu, ak, Dievs, es varu tā, un es varu vēl tā, un es varu vēl tā, wow, oh my God, ko tik vēl es nevaru. Un tas man savukārt iedeva pārliecību, ka
ja es ar balsi varu izdarīt to vēl un to un atklāt un pārvarēt savu pretestību, jo man arī iekšā programma zemapziņas nepakam negribēja, lai es izmantoju savu balsi tādā veidā. Un ja es tomēr to pārvaru, tad es saprotu, cik liels spēks ir manī un cik ļoti patiesībā es varu sev uzticēties un sākt izmantot savu balsi, nevis lai no sevis muktu, sevi slēptu, sevi noklusinātu, sevi samazinātu, bet lai sevi atvērtu, sevi parādītu un beidzot kļūtu tā kā autentiska un brīva savās izpausmēs. Man šis ceļš ir bijis ļoti garš. Es ļoti labprāt vēlos palīdzēt visiem, kas vēlas arī šo ceļu noiet un palīdzēt viņiem viņu izdarīt daudz īsākā un koncentrētākā veidā. Tāpēc savas balss terapeita un vokālā eksperta zināšanas esmu papildinājusi ar zemapziņas terapijas apgūšanu. Un jo es vēlos palīdzēt vēl stiprākā, vēl dziļākā veidā visiem tiem, kuri pat nav spējīgi iegādāties dziedāšanas programmu vai sākt apmācības, jo zemapziņas bloki ir tik lieli, ka viņi pat nevar to izdarīt. Tāpēc, ka tur viss iekšā pretojās un viss tev intuīcija, viss tev aizved tā, lai tu nekad nesāktu pat vispār skatīties tajā virzienā. Ja tev tas traucē, ja tu izjūti, kad kaut kas šeit bloķējās, ka tu neesi līdz galam neizpaudi savu autentisko es kādu, kas tev iekšā sēž, bet ārā nenāk. Ja tev šķiet katru reizi, kad tu vēlies kaut ko pateikt, tev liekas, nē, tu sevi bloķē, tu sevi noklusē, tu baidies izteikt savu viedokli, baidies izrunāt kaut ko, vai arī baidies izdziedāt un izdot no sevis skaņu, vai tev ir kauns par to, ko kāds par tevi padomās, tad, kad tu izdos no sevis skaņu, kura varbūt nebūs tāda, kādu tu esi iecerējis. Kauns ir pati spēcīgākā negatīvā emocija, kāda vispār eksistē. Un tātad mēs varam iet garīgās prakses un visādus psiholoģiskos un mentālos kursus un visu, ko mēs varam darīt, bet ja mūsos paliek kauns, kaut vai tikai par dziedāšanu, tātad tas kauns mūsos ir. Mēs nevaram tikt ārā no tās zemās frekvences, no tās zemās enerģētiskās vietas, kurā kauns mūs tur, un neļauj mums kāpt uz augšu un pieredzēt sevi daudz priecīgākā, laimīgākā, mierpilnākā un patīkamākā formātā. Līdz ar to, ja tu jūti, ka balss un viss tas, ko es tikko teicu, ka tavas tās izpausmes, ka tev kamuls kaklā parādās, iedomājoties par to, kad ir jādzied vai kaut kas jāsaka, vai tu jūti, ka tas tev kaut kur tu esi limitēts un netiec pāri kaut kādam savam blokam saistībā ar dziedāšanu un balsi, tad piesakies bezmaksas konsultāciju. Es būšu ļoti, ļoti pagodināta un ar lielāko prieku palīdzēšu tev atrast piemērotāko risinājumu, kā atvērt tavu balsi un tavu ceļu uz sevis iepazīšanu, savas balss iepazīšanu, sevis iemīlēšanu, jo, ja tu nespēji iemīlēt savu balsi, vienalga, lai kāda tā būtu, tad līdz galam sevi iemīlēt īsti nav iespējams. Un mūzika ir brīnišķīga platforma, ar kuru iemīlēt savu balsi, iemīlēt sevi, iemīlēt visu apkārtējo pasauli un cilvēks ap mums. Tādēļ, ja tu vēlies aprunāties un saprast vai nu no dziedāšanas puses, vai nu no zemapziņas terapijas puses, vai no abām, kā tieši atrisināt to sajūtu, to bloku, to izpausmu, kuru tev neļauj līdz galam piedzīvot savu autentisko sevi, tad piesakies uz konsultāciju pie manis. Es ar lielāko prieku palīdzēju saprast, kur tad ir tā atslēga, kur ir sakne tam blokam, tai grūtībai izpausties un tā tālāk. Un ieteikšu veidus, kā to risināt, jo man ir paveicies, man ir visi šie instrumenti jau rokās, gan no vokālās puses, gan no zemapziņas terapijas puses. Līdz ar to tu būsi drošās rokās, tas būs pavisam maigi. Tev obligāti nebūs jādzied, ja tu galīgi negribēsi. Mēs varēsim tikai aprunāties un atrast, kur tad tas bloks slēpjas, ja tu pat neesi spējīgs padziedāt manā priekšā vai kāda cita priekšā. Tā ir ļoti liela problēma, kur ir jārisina. Es esmu šeit, lai to darītu, es esmu šeit, lai būtu patiesi palīdzoši. Tādēļ piesakies, es tev gaidīšu, tiekamies, parunāsimies, padziedāsim, pasmaidīsim, pasmiesimies un ieraudzīsim mūsu blokus un atradīsim, kā no tiem tikt vaļā un kā pārprogrammēt mūsu zemapziņu no stāvokļa, ka es nemāku dziedāt, es esmu galīgi garām, man nevajag dziedāt, man nav lēmts uz to, ka es esmu foršs, tāds kāds es esmu. Man patīk mana balss, man patīk izpausties, man nav bail, man nav kauns, es eju droši pa pasauli, es esmu gatava izmantot savu balsi, lai izpaustos un justos brīvi un piedzīvotu mierpilnu, priekpilnu un laimīgu dzīves pieredzi.